šobrīd es esmu dzirdējis apgalvojumu, ka Preiļi ir Eirāzijas robotikas galvaspilsēta, un Preiļi atrodas Latgales plānošanas teritorijā. Šām priecājos un gribu pateikt paldies, ka Latgales attīstības aģentūra un konkrēti arī Mārim Bazovičam, tās vadītājiem, ir sagatavojusi projektu pārrobežu Latlit programmā Latvijas-Lietuvas, kur piedalās vairākas pašvaldības ar atbalstu gan robotikas, gan dronu pilotēšanas sacensībām un arī dažāda inventāra iegādē. Tātad šis projekts darbojas no 2025. gada līdz 2027. gadam, 2 gadu garumā. Tātad tiks rīkotas vairākas sacensības Latgalē, dažādās pilsētās. Tāpat tiks iegādāti arī droni un robotikas inventārs vairākām pašvaldībām, skolām, jauniešiem, lai varētu tiešām nodarboties ar šo svarīgo jomu. Un reizē projekts ir plānots uz to, lai arī varbūt mazinātu kaut kādas citas atkarības jauniešiem, ko mēs ikdienā novērojam. Šī projekta finansējums ir apmēram ap 500 000, kur pašvaldību ieguldījums ir 10 līdz 15%. Un paldies visiem par atbalstu. Šis ir ļoti vajadzīgs projekts tieši Latgales reģionam, lai veicas tā vadīšana un jauniešiem, protams, veiksmi visās sacensībās.